Labdien! Es kaut kad skatījos Jāņa Ošlēja interviju, un viņš tā ļoti vienkārši paskaidroja, ka, lai mēs varētu celt Latvijas labklājību, tad tas ir vienīgais iespējamais veids ir panākt to, ka arvien vairāk Latvijas uzņēmumu eksportē. Jo savādāk mēs apsūkājam viens un tās pašas bombongas tepatās Latvijā, un tas IKP tā no kurienes nevar rasties. Ja? Un, tāpēc mēs ekscelenti ļoti daudz domājam par to, kā mēs varam palīdzēt un atbalstīt eksportējošiem uzņēmumiem vai tiem, kas par to domā. Un šodien es apmēram centīšos ieskicēt tās lietas. Tad Excellent Latvija, viens no produktiem Standard Books ir lieto vairāk kā 30,000 uzņēmumu Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Somijā. Bet mūsu otrs lielākais produkts Standard ERP ir pieejams 30 valodās un ļoti daudzās desmitos valstu visā pasaulē. Tādēļ, kad es saku, ka mēs varam atbalstīt eksportējošus uzņēmumus, es tiešām to arī domāju. Ja? Mums ir daudz klienti ar pārstāvniecībām 11 valstīs un tam līdzīgi. Tādēļ es runāšu no savas pieredzes. Tad mūsu biznesa vadības sistēma atbalsta visus normālos procesus, kas jebkurā uzņēmumā vajadzīgi. Tur sākot ar grāmatvedību, pārdošanu, iepirkumiem, ražošanu un personāla pārvaldību, algām un tam līdzīgi. Protams, specifiskajām lietām, tur servisu, īri, projektu pārvaldību, loģistiku, vēl kaut ko, kas kuram uzņēmumam ir specifiski svarīgi, kas ir tā viņa odziņa varbūt bieži vien. Un runājot par to eksportu, man savilkās galvā tāda paralēla, ka katrs cilvēks, mums visiem vajag ēst, mums visiem vajag gulēt, mums visiem vajag tur kaut kādu emocionālo tuvību, mums visiem vajag iet uz toaleti gal galā, ja? Tad mums visiem ir kaut kādas pamatlietas, kas mums ir vajadzīgas, un tad katram no mums ir kaut kādas specifiskās vajadzīgas. Man tur vajag, uzspēlēt mūziku, uzspēlēt basketbolu, kādam citam hokeju un paskatīties kino ir ļoti svarīgi. Ja? Un tad es reizēm domāju, būtu baigi forši, ka būtu tādi vairāki elvi, ka viens elvs būtu Igaunijā, viens elvs būtu Lietuvā, tad tik būtu lieta. Ja? Un atšķirībā es sevi noklonēt tādā veidā nevaru, bet uzņēmumi var. Un tā, manuprāt, ir tas, kā es to domāju par eksportējušiem uzņēmumiem, ka tajā brīdī, kad uzņēmums Latvijā ir savus procesus noslīpējis, pieslīpējis un darbojās ar peļņu un tā, tad viņš var kopīpeistot, vai man pat patīk šajā gadījumā latviskais variants kopēt un ielīmēt sevi citā valstī. Ja? Ar visiem tiem pašiem procesiem bieži vien un to pašu pievienoto vērtību, jo jebkurš uzņēmums būtībā kaut ko iepērk, vai tas ir laiks, vai tā ir prece, vai izejmateriāli, pievieno vērtību, ja? Tad vai saražo kaut ko, vai smuki izliek veikalā, vai pieliek konsultācijas, vai kaut zināšanas klāt, un tad pārdod, gūstot peļņu, vai ne? Tas ir ekonomikas pamatprincipi. Un tādēļ tie iepirkumi, pārdošana, iekšējie procesi, vienam tur ir svarīgāk noliktavu, citam ražošana, citam pārdošana, citam vēl kaut kas, bet tie pamatprocesi ir vienādi, tad katram ir kaut kāda specifika. Bet visus tos procesus, ja mēs gribam eksportēt, tad galvenais izaicinājums ir tos procesus ļoti kvalitatīvi mērogot. Ja, tad kopēt un ielīmēt tā, lai viņi saglabātu to pievienoto vērtību, kāda viņi, piemēram, ir Latvijā, lai viņi tāpatās pievienotos arī Lietuvā vai Igaunijā vai Austrālijā. Un tur ir tas, manuprāt, galvenais izaicinājums eksportējošiem uzņēmumiem, lai nepazaudētu to savējo rozīnīti un lai to varētu visu kontrolēti pārvaldīt. Ja? Un tam, manuprāt, lai to varētu izdarīt, tad attiecīgi ir kaut kādi daži priekšnosacījumi. Pirmkārt, eksporta būs atkarīgs no eksporta veida. Ja? Vieniem tas būs meitas uzņēmumi, kur tā kopēšana un ielīmēšana ir diezgan tieša. Mēs kopējam un ielīmējam Excellentu Lietuvā, ja? Un tad pielāgojam viņu Lietuvas specifikai. Ja? Tur.
vai arī tā ir franšīze, kur mēs gribam domāt par to, ka mēs kopējam un ielīmējam tikai specifiskās tur zīmola lietas vai specifiskās produktu lietas, bet pārējo viņi var darīt kā grib un samaksāt par to naudiņu mums. Ja? Vai pat, ja tie ir pārstāvji vai klienti vai partneri, tāpatās mēs gribam kaut kādu daļu no tā sava, kas mūs definē, panākt, lai tas iekopējas un ielīmējas tajās citos tirgos, vai ne? Un atkarībā no tā būs dažādas sarežģītības šie procesi, bet jebkurā gadījumā būs kaut kas vajadzīgs no šiem te eksporta rīkiem, lai tas varētu strādāt. Visticamāk, būs vajadzīgs tur, teiksim, vairākas kompānijas vienā sistēmā. Jo savādāk, ja tas ir efektīvākais veids, kā to izdarīt, saglabāt vienu sistēmu, vairākas kompānijas, kaut kādi vienādi iestatījumi, vienādi procesi, ja, un tad mēs varam to visu kontrolēt daudz efektīvāk. Un arī samazināt izmaksas, protams, jo nav vairākas sistēmas. Ja mums tā ir, tad mums noteikti vajadzēs datu konsolidāciju, ja, un domāt par to, kā tad mēs to visu monstriņu, tagad, kurš ir pa dažādām valstīm un dažādās valodās runā, kā tad mēs to savaldīsim, kā mēs dabūsim par katru valsti pārskatus, kopējus pārskatus, kā mēs datus varbūt pārvietosim no vienas uz otru valsti efektīvi un tam līdzīgi. Noteikti, ka cilvēki runās dažādās valodās un dati būs dažādās valodās. Attiecīgi ir jāpadomā, vai ja mēs eksportējam uz Ķīnu, vai tad mēs varēsim ķīniski, ja, mandarīnu valodā tad saglabāt datus, ja, vai arābos, ja, arābu valstīs, kur vispār no otras puses jāraksta. Ja. Vai arī būs noteikti, ka daudz valūtu atbalsts, un, piemēram, mūsu sistēmā, pieņemsim, ir 2 bāzes valūtas, kas ļoti elegants veids, teiksim, ja mātes kompānija ir eiro, ja, bet tur meitas kompānija ir Austrālijas dolāros, ja, tajā pašā laikā tur Austrālijā visu uzskaitīt gan Austrālijas dolāros, gan eiro, kas konsolidāciju un pārvaldību padara ļoti vienkāršu. Un, attiecīgi, teiksim, mūsējās biznesa vadības sistēmas visu šīs lietas nodrošina. Ja? Viena sistēma, vairākas kompānijas, vairākas valodas, līdz 30 valodām, manuprāt, 31, man liekas, ka valoda ir saskārni pieejama un tam līdzīgi. Un, katram eksportējušam uzņēmumam par to būtu jādomā. Plus jādomā par lokalizācijām, piemēram, e-rēķiniem, ja, kurā valstī viņi ir obligāti, kurā nav obligāti un tam līdzīgi. Protams, ka tam visam vajadzētu būt mākonī, savādāk, kā tad to izdarīt. Bieži vien starp valstīm lielākā atšķirība ir tieši integrācijās, ja tur procesi visi vienādi, bet piegādes kompānijas katrā ir savējās. Vai Vits Latvijā ir un Igaunijā ir cits ieņēmumu dienests un Lietuvā cits ieņēmumu dienests un tam līdzīgi. Protams, e-komercija, ja, tur viena vai vairākas atkarībā no uzņēmuma stratēģijas, un jo lielāks mums tas zirneklis, jo grūtāk viņu savaldīt, analizēt, saprast, kas tur notiek. Piemēram, ar FlexBI un mūsu produktiem kopā sadarbojoties, ja, teiksim, dabūt konsolidētu analītiku par visu uzņēmumu grupu ir patiesībā dažu stundu jautājums, ja viss pareizi uzstādīts. Ja? Un nav pat nedēļu vai mēnešu jautājums. Bet savalkot to kopā, es nezinu, cik es runāju ilgi tagad, ir ok, ja? Es tā steidzot baigi. Savalkot to visu kopā, eksports ir nezināmais, tas ir galvenais. Ja? Ejot katrā reģionā arī no pieredzes, it kā liekas, ka tu zini, un tad tu sāc darboties tajā jaunajā reģionā un saproti, ka tu neko nezini īstenībā. Kaut kādas cilvēku kulturālās specifikas, likumdošanas specifikas. Tikko runāju ar Tikitaku, kurš saka, ka viņiem likās, ka uz Lietuvu aiziet būs baigi vienkārši. Ja? Un tad 200,000 vēlāk viņi ir sapratuši, ka viņi joprojām nav tā kā netuvu. Ja? Un mums ir ļoti līdzīga pieredze bijusi visās valstīs, kur mēs esam paplašinājušies. Tāpēc eksports ir nezināmais un attiecīgi no biznesa vadības sistēmas kā tādas pamatu procesu nodrošināšanas pats svarīgākais ir spēt sagaidīt elastību, pielāgoties un saglabāt visu to pēc iespējas vienā sistēmā. Tas ir ļoti svarīgi, jo tas nodrošinās, ka jūs esat savākušies un gatavi, tā sakot, lēcienam, uz kuru pusi vajadzēs. Ja? Ja jums būs katrā valstī tur sava sistēma, aizies savi procesi un to savaldīt visu kopā būs drausmīgi sarežģīti. Tādēļ es iesaku domāt par to, ka tā ir viena sistēma, kur ir elastīga, spējīga pielāgoties vai nu ar jau
esošo funkcionalitāti vai caur integrāciju palīdzību katra vietējā tirgus īpatnībām, kultūrai, un tādā veidā jūs būsiet vairāk gatavi visiem šiem nezināmiem izaicinājumiem, kas jūs gaida eksportējot, tad novēlu arvien vairāk Latvijas uzņēmumiem eksportēt uz arvien vairāk tirgiem, es tā tiešām ļoti lielā tempā, interesē sīkāk apmainīties ar pieredzi vai savādāk, tad noķeriet man aiz rokas. Es tepat kaut kur grozīšos. Paldies! Paldies, Elvi! Un noteikti vēl padiskutēsim par visiem šiem aspektiem arī ar kolēģiem, lai saprastu tiešām, kā tad viens ir tiem uzņēmumiem, kas nodrošina šos digitalizācijas un inovāciju risinājumus, kā jums iziet ārējos tirgos labāk, un pameklēsim arī atbildes, kā šādi uzņēmumi var palīdzēt pārējiem Latvijas uzņēmumiem iet eksportā, jo, kā jau tu minēji, Latvija ir diezgan mazs tirgus, un tikai ejot uz āru mēs varam augt gan paši savā labklājībā, gan arī katrs uzņēmums.